mīgā un tāpat laikā nepiespiestā gaisotnē Saules kalna tautsnamā aizvadīts Madonas novada nevalstisko organizāciju godināšanas pasākums Iedvesma darbībā 2025. Sakot paldies tiem cilvēkiem, kuri ar savu iniciatīvu un nesautīgo darbu realizējuši dažādu jomu projektus, tā palīdzot uzlabot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Biedrība ir iespēja īstenot projektus, ko, piemēram, pašvaldība nevar īstenot dēļ ierobežotiem līdzekļiem. Sevišķi sadarbojoties ar pašvaldību, kā tagad, ka Madonas novada pašvaldība atbalsta. Man ļoti jauki, ka viņi izsludina tādu projektu, un dokumentācija nav sarežģīta. Es teiktu, ka katrs var startēt un īstenot. Mēs arī piedalījāmies ļoti veikli. Mums sanāca uzrakstīt projektu un uzorganizēt glezniecības plenēru, un līdz ar to bagātināt to pagasta dzīvi. Mēs cenšamies izzināt, kas tiem cilvēkiem vispār ir vajadzīgs un ko viņi grib, un tad, kad mēs to savu darbiņu daram, tur, teiksim, projekti vai kaut kādas darbības, un tad, ja mēs redzam, ka tie cilvēki nāk un atbalsta, un viss, tad tas mums ir gandarījums. Šajā gadā bijām īstenībā lieli maleči, jo mēs noslēdzām līderu projektu praktiskas prasmes Meirānos, realizējām projektiņu velospēdu iegāde līderi, arī sociālās jomas projektiņu, mums bija ģimenes diena Meirānos, un tagad tūlīt mums būs arī eglītes iedegšana. Mums kā lauku vides organizācijai šis ir ārkārtīgi svarīgi, jo šādā veidā mēs varam iegūt papildus finansējumu, kā realizēt savas ieceres. Mūsu gadījumā tas ir trenažieru zāles inventārs, un pirms tam arī esam realizējuši florbola komandai atbalstam gan inventāra, gan formu iegādi. Pirmkārt, ļoti pozitīvi, ka ir vispār NVO un ir, kad tās lietas atbalsta. Līdz ar to mēs kā biedrība dabūnām izaugsmu, un ar to arī attiecīgi par savām sfērām, vai tur ir tas mums golfa laukums, jeb attiecīgi biedrība bērnu jauniešu apvienība Rīts. Tā kā mēs esam ilgus gadus jau to darījuši, tā arī daram uz priekšu un esam ļoti gandarīti, ka tas tiek atbalstīts un ļoti priecīgs par to, ka to novērtē arī Madonas novada doma. NVO manā skatījumā ir katra novada sirds. Cilvēki, kas deg par savu pagastu, vietu, kopienu, organizāciju un tiešām veido pašvaldības par labākām vietām, kur dzīvot. Katru gadu pašvaldība palielina finansējumu dažādiem NVO projektiem. Tie konkursi vienmēr ir pilni ar idejām. Pat ne visus mēs varam atbalstīt. Tiešām izdara cilvēku to, ko pašvaldība pati nevarētu. Un mūsu uzdevums ir viņus atbalstīt un būt kopā ar viņiem viņu lidojumā. Ar skatu nākotnē šis tiks turpināts? Pilnīgi noteikti es šo redzu kā vienu no virzieniem, kā attīstīties mūsu novadam, ja mūsu cilvēki to dara un kopā ar pašvaldību var paveikt daudz. Madonas novadā reģistrētas vairāk nekā 400 nevalstiskās organizācijas, no kurām aptuveni 100 ir aktīvas sadarbībā ar pašvaldību. Būtiski, ka ik gadu biedrību skaits pieaug. Arī šogad mums ir vismaz 5 jaunas biedrības, kas ir nonākušas mūsu redzeslokā un ir izmantojušas pašvaldības dotās iespējas. Šovakar mēs priecājāmies un atkal godinājām un teicām paldies tām biedrībām, kuras ir šogad sadarbojušās un veiksmīgi noslēgušas savus projektus. Mēs cilvēki, kas brīvprātīgi ieguldās un brīvprātīgi dara, esam novērtēti un tiešām ir tāds stimuls turpināt darīt, jo redzam, ka tas kādam ir vajadzīgs. Dažreiz tu dari to lietu, un tu tā kā, dari, jā, nav tas novērtējums varbūt tāds, bet ka tev kaut vai tāds mazs mirklis tāds patīkams, kā šodien, kā šis vakars, tas brīnišķīgi. Jebkurā gadienā tas ir dzinējs spēks, jebkurai biedrībai un viss, ka tas notiekās. Un ar to, es domāju, visu laiku ar Madonas novads aug un attīstās uz priekšu. Lai stiprinātu novada nevalstisko organizāciju kapacitāti, attīstītu to rīcības spējas un iegūtu praktiskas zināšanas, šogad pirmoreiz tika īstenota NVO inkubācijas programma. Mēs organizējām apmācību ciklu biedrībām, lai tās biedrības, kuras ir apņēmušās realizēt kādus lielākus projektus, lai viņas varētu saprast, kas tad īsti viņas ir, kādi ir viņu resursi, varbūt kas viņām pietrūkst. Liela interese bija par finansējumu piesaistīšanu, par projektu vadīšanu. Un arī šīm biedrībām, tā varētu teikt, bija tāds izlaidums šovakar. Tas, ko mēs iedevām no mūsu ilgstošās pieredzes, kā organizāciju efektīvāk vadīt, kā piesaistīt papildus finansējumu, kā labāk strādāt ar cilvēkiem. Un šobrīd jau arī satiekot aptuveni pēc mēneša, man jau atskaitījās, kas ir padarīts, ir stratēģijas izstrādātas, ir jauni projekti uzrakstīti. Līdz ar to mēs domājam, ka mēs esam iedevuši gan labu pamatu turpmākajai darbībai, gan arī tādu jaunu iedvesmu arī turpināt un īstenot jaunas idejas.
Ļoti svarīgs ir cilvēku atbalsts, jo ja jau viņiem nevajadzēs, tad jau arī mums nevajadzēs. Bet ir ļoti svarīgi arī, ka īpaši pēdējā laikā arī mums tas izdodas, ka mēs sadarbojamies gan ar vietējo pārvaldi, gan ar Madonas novada pašvaldību. Bet, manuprāt, pats svarīgākais ir, lai cilvēki nāktu un lai viņiem vajag, lai viņiem mūs vajag. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.